Lai salīdzinātu daļas, mums vajag vienādus saucējus. Tad pareizināsim 2 piektās ar 7 un 3 septītās ar 5. 5 reiz 7 ir 35, 7 reiz 5 arī 35, mums ir vienādi saucēji. Iegūst divas šādas daļas, un tagad mēs redzam, ka skaitītājs lielāks ir tur, kur ir 15, 35, tātad tā daļa ir lielāka. Nākamajā arī mums vajag vienādas saucējs, ar ko mums jāpareizina ir 8 un ar ko 10, lai dabūtu vienāds saucējs. Mēs varam pareizināt ar 5 un ar 4, jo tad saucējā dabūsim 40. Un atkal redzam, ka pa labi ir lielāka daļa. Ir arī gadījumi, kad nav jāpareizina abas daļas, bet var tikai vienu daļu pareizināt. Piemēram, vienu pusi pareizināsim ar 4 un dabūnam abos saucējā 8. Un 4. piemērā arī jāpareizina 2/3 ar 3. 6/9 lielāks.